Vidzeme laiku lokos Latvijā vienmēr ir bijusi kā tirdzniecības, tā arī kultūras un reliģijas centrs. Skaista dievnama arhitektūra un kultūrvēsturiskais mantojums ir saglabājies līdz ar senajiem ērģeļmūzikas instrumentiem. 13. sērija – skanošie Latvijas dievnami Vidzemē – Velēna un Ēvele. Velēnas evaņģēliska luteriskā baznīca atrodas Lizuma pagasta Gulbenes novadā. Aptuveni 1600. gadā šajā pašā vietā tikušas celtas vairākas esošās baznīcas priekšgājējas. Pirmā no tām bijusi koka ēka ar velēnu jumtu, no kā apdzīvotā vieta ieguvusi Velēnas nosaukumu. Šodien mēs esam pie Velēnas evaņģēliska luteriskās baznīcas, kas celta 1898. gadā gotiskā stilā. Paskatieties no tādiem lieliem plēstiem akmeņiem, jau tajā laikā cēla. Un pats tornis vairs debesīs pretī dievam 44 metru augstumā. Tur ir galā zelta bumba, kuru rotā melns krusts, kurā ir arī ieliktas 3 zelta zvaigznes. Esošais dievnams šajā vietā pēc vēstures datiem jau ir 6. Visas iepriekšējās baznīcas vienmēr esot piemeklējusi kāda liksta līdz brīdim, kad uz Velēnu atnāca kalpot mācītājs Kundziņš. Atnāca tāda iniciatīva, kad vajag būvēt šeit jaunu baznīcu. Un tajā laikā būvu uzņēmēja Brauna vadībā un arhitekta Pekšana vadībā sākās šīs baznīcas celtniecība. Bet interesanti ir tas, ka Pekšanas arhitekts tajā laikā cēla arī mums Lejasciema baznīca tepat netālu. Un Lejasciema baznīcai tieši sākoties pirmajam salam rudenī ir sabrucis tornis. Un tad bijušas tādas šaubas vai vispār apstiprināt šo arhitektu. Bet tā laika vecāji, kas bija gan Sinoles, gan Malmuižas un Lizuma, nolēma tomēr apstiprināt. Un tad drīz jau sākās būvniecība. Baznīcas celtniecība sākta 1896. gadā, un 1898. gada 2. augustā notika iesvētīšanas svinības. Tajā laikā baznīcas celtniecībai visus materiālus, gan akmeņus, gan baļķus, visu veda un dāvināja baroni. Tie bija arī šis Sinoles barons, Malmuižas barons, Lizuma barons. Tika īstenībā iesaistīti arī visi iedzīvotāji, kas bija apkārt, jo viņiem klaušu kārtā vajadzēja pievest materiālus, kas bija gan cements, gan arī dakstiņi. Bet, protams, visa tā lielā būvniecība bija uz šiem baroniem, un, protams, arī baznīcā, kas vēl joprojām ir visi dāvinājumi, gan knapes zvans, gan altāra glezna, gan ērģeles, kroņlukturi, tas viss ir barona dāvinājumi. Pirmo stūrakmeni šajai Velēnas baznīcai esot vēlis ar zirgiem un kalpiem Kārļa Sebra tēva brālis. Un varbūt jūs zināt, tepat ir Sinole, un arī Kārlis Sebrs nāk no Sinoles, un viņš daudzus gadus ir atdevis tādu kā sirdi un mīlestību šajai baznīcai, un arī bijis kā draudzes priekšnieks šeit. Un kad esot tikko tajā 1898. gadā 2. augustā iesvētīta un bijis pirmais dievkalpojums šajā baznīcā, tad esot bijuši tik daudz cilvēki braukuši gan no malām, gan vietējie, kad nevarējuši noturēt dievkalpojumu iekšā, vienu bijis gan iekšā, un pēc tam gājuši ārā, bijis otrs dievkalpojums vēl. Jā, un man liekas šķietami tāda vienkārša ar šī baznīca bez tādiem izgreznojumiem, bet tomēr kaut kas tajā ir arī īpaši, un arī arhitektūrā gan tie kokgriezumi, gan arī altāra glezna, muižkungu dāvinātā, un tāpat arī vitrāžas. Un šeit pie altāra redzamas ir vitrāža Es esmu, kur Jēzus saka, es esmu alfa un omega, tā kā iesākums un gals. Un tur ir arī vīna trauks, tā kā pie altāra mēs nākam uz svēto vakarēdienu, kad
vienmēr kā atgādinājumu, ja dzeram šo biķeri, kad Jēzus miris par mums, tad arī pie altāra ir šis biķera vitrāža kā atgādinājums mums. Šie kroņlukturi tā kā simbolizē 2 gadus, kuros tika uzcelta baznīca, un tas arī ir dāvinājums. Un runā, kamēr cēla baznīcu, tikmēr viena no baronesām esot tamborējusi sēciņu. Interjerā saglabājusies 19. gadsimta gotiskās formas darinātā iekārta – altāris, kancele, ērģeļu prospekts. Turistiem ļoti patīk šī baznīca, un parasti es starp citu turistiem uzdod vienu jautājumu. Paskatieties, šeit, šajā pusē ir tādi āķīši. Kāpēc jūs domājat, kāpēc viņi šajā pusē ir un tajā pusē nav? Visi turisti tagad saka, tas ir tāpēc, ka dāmas šeit uzskar savas somiņas. Un tad es saku, nē, padomājam nedaudz tā kā atpakaļ. Un tad, jā, tajā laikā, kā parasti saka, vīri noņemat cepures pie galda un baznīcā. Jā, tas bija tajā laikā vīriem, kur pakarināt cepures. Un, protams, mūsdienās katrs sēž, kur grib, nav sadalīts tur vīri puse vai sievu puse. Man liekas, arī radies teiciens, tā kā vīri sēdēja šajā pusē un saka, nemetat acis pa kreisi, jo baznīcā taču sēdēja sievas tajā pusē un vīri labajā pusē. Tā kā, jā, tas tāds interesants, parasti patīk stāsts. Šodien Velēnas draudze nav liela, 10 cilvēki ģimenes lokā tur rūpi par dievnamu un tā uzturēšanu. Baznīca ir saglabājis tās autentiskās iezīmes, tostarp līdz pat mūsdienām ir saglabājies vēsturiskais ērģeļmūzikas instruments. Velēnas dievnamā ir arī brīnišķīga akustika. Laiku pa laikam šeit norisinās ērģeļmūzikas koncerti, cilvēki krista savus bērnus, laulājas, jo baznīcā mājo īpaša atmosfēra, miers un harmonija. Šīs ērģeles ir uzbūvēts 1898. gadā. Sagādāts no Frankfurtas firmas Zauer ērģeles, ja meistars ir bijis Zauvers. Bet, cik man zināms, tad gan baznīca šeit ir celta otrais, jo iepriekšējā bijusi koku, un attiecīgi arī iepriekšējā dievnamā ir bijušas mazās ērģelītes, un velēnieši viņus tā ir saukušas ērģelītes. Un tad, kad ir uzbūvēts šis instruments, tad jau draudzē ir licies, ka viņš ir diezgan varens. Konkrēti šīm ērģelēm ir 18 reģistri, un vēl ir 3 kopeļu reģistri, kur var sakopelēt pedāli, manuāļus un arī saslēt visu tutī reģistrāciju. Un arī ir 2 manuāļi, jo daudzām mazajām lauku baznīciņām ir tikai 1 manuāļa ērģeles ar pavisam nedaudz reģistriem. Tad salīdzinoši ar citām lauku baznīcām šīs ērģeles ir bijušas gana grēznas. Uz šo brīdi gan, ja tā paklausās un spēlē, tad ērģeles grib, lai viņas samīļo un atrestaurē, bet kopumā gan priekš šī dievnama pietiekami liels un piemērots instruments, un, ja savestu kārtībā, būtu ļoti brīnišķīgs neliels koncerta instruments. Jā, tāds sapnis un mērķis īstenībā ir sanākt kopā kā tādai draudzei. Un dažreiz, kad varbūt nav spēka tādā kā kalpošanā un visu darbu darīšanā, bet tas brīdis, kad ir svētdiena un es aizbraucu pēc kādas tantes vecākas pakaļ un es redzu, ka viņa ir uzvilkusi savas labākās drēbes, ka viņa gaida to dienu. Tā ir varbūt viņas pat tāda vienīgā vieta, kur viņa tā kā iziet ārā. Un tad, kad tu to redzi atkal, tad ir tā, wow, tas ir tā vērts atkal rūpēties par šo dievnamu un būt. Jā, tas ir tāds mērķis. Protams, gribas saglabāt, priekš manis tā nav tikai kā celtne, tā tomēr ir vieta, kur mēs tā kā atnākam un esam prom nedaudz no tā kā ārpasaules, kaut vai uz mirkli, veltīt tiešām tādā klusumā, varbūt sadzirdēt no tās trokšņainās pasaules, ko Dievs tev vēlas pateikt.
Un gribas jau, lai tas saglabājas maniem bērniem, saglabājas, lai es redzu mani mazbērni, kā šeit nāk. Un, protams, tāds sapnis ir, ka te varētu kalpot vairākas ģimenes ar bērniem darīt. Bet es ceru no tādiem tīri, kā saglabāt baznīcu. Es ceru, ka būs vēl projekti. Esmu tiešām pateicīga, mums bija satekas projekts tepat Gulbenes novadā, un mēs atjaunojām altāri jumtu pirms pāris gadiem. Un tagad tika apsekots tornis, un tornim ir nepieciešama palīdzība. Tā kā cerams, ka būs kādi projekti un ka tas saglabāsies, jo īstenībā bez tādiem lieliem remontiem ir saglabājusies šī baznīca tāda, kāda viņa ir īstenībā, tikai jumts ir nomainīts. Sena un varena. Tāda ir evaņģēliska luteriskā baznīca Ēvelē. Rakstu avotos Ēvele pirmoreiz minēta 1562. gadā, kad novads atdots Valmieras pilskungam Hevelnam, no kur arī cēlies latviskais nosaukums. Apdzīvotā vieta izveidojās ap Ēveles muižas centru un, protams, pieaugot iedzīvotāju skaitam, bija nepieciešams arī celt mūra dievnamu. Viņš arī bija iniciators, bet arī baznīcas konvents Rīgā nolēma, ka ir nepieciešama jauna baznīca. Tāpēc, ka iepriekšējā, kurā strādāja Latvijā tāds pazīstams mācītājs vēlāk, Jakobs Lange, kuram ir milzīgs ieguldījums arī latviešu valodas attīstībā, strādāja tādā baznīcā, kas bija koka ar salmu jumtu, un faktiski ilgu laiku tādu nevarēja pastāvēt. Un tādēļ baznīcas konvents Rīgā nolēma, ka ir nepieciešama jauna baznīca. Bet tāpat kā tagad deputātiem nekas neiet ātri nolemt un izpildīt, arī tajos laikos negāja. Tātad pirmais lēmums bija 811. gads, bet baznīca tika iesvētīta 821. Tātad vesels 10 gadus vēlāk. Sākums bija domāts vispār, ka baznīcu cels tur augšā kalniņā, kur tagad mums ir ambulance, bet zemnieki saveda akmeņus, lūk šeit. Un līdz ar to tad bija arī baznīca jāsāk būvēt šeit. Baznīca ir tiešām ļoti sena. Mēs jau nosvinējam 200 gadu jubileju. Daudzi cilvēki arī grib savas saknes meklē, baznīcas grāmatās, kur ir par viņu ģimenēm aprakstīts. Un līdz ar to cilvēki atbrauc, viņiem vajag uzzināt, un vairākas reizes varbūt pat dažs labs atbrauc, lai uzzinātu visu to, ko gribētu zināt par savu dzimtu. Un ne tikai par dzimtu, bet arī izzināt baznīcas vēsturi un tās sakrālās mākslas vērtības cilvēki ierodas apskatīt pat no tālienes. Pirmais dievkalpojums šajā baznīcā notika 1821. gadā, un ir pierakstītas atmiņas, ka no iepriekšējās baznīciņas, kas atradās tur, kur Ēveles muiža, apmēram nepilnu kilometru attālumā, svinīgā procesijā, mācītājs, protams, pa priekšu, un tā laika augstmaņi, baroni un grāfs laikam nebija neviens, bet arī visa draudze svinīgi zvanu skaņām skanot, atnāca uz šeieni. Un tad vēl ir tāds pieraksts ne tikai par to, ko stāsta mācītājs, bet arī tāds interesants, ka pēc tam 12 vecākajiem vīriem un 12 vecākajām sievām, tātad tie ir tie viedie cilvēki, no kuriem mums vajadzētu ņemt padomu, tika dots svētais vakarēdiens, un mācītājs arī pieminēja, ka mūsu pienākums ir saglabāt savu senču padomus, uzklausīt viņus un rīkoties pēc tiem. Par unikālu uzskatāms 19. gadsimta Ēveles draudzes mācītāja Antona Georga Boses zīmējumu kopums, kurā attēloti tā laika Ēveles draudzes ļaudis. Un portreti skaitā 208, man laikam jāparāda, ja? Bet es jums arī gribu uzdot jautājumu. Ja jūs neredzat pārakstu, kas tas varētu būt ļoti, ļoti pazīstams cilvēks? Un viņam ir patiesībā tikai 2 fotogrāfijas. Šī ir trešā, kas faktiski ir portrets, bet nav fotogrāfija. Tas ir Juris Neikens.
Un tad apakšā mācītājs ir parakstījis, te var izlasīt slīpi, ka Bībelfest. Tas nozīmē Bībeles svētki. Mēs tikai nezinām, kur šie svētki bija, vai Dikļos vai Ēvelē. Bet pieņemam, ka Juris, kas tolaik bija jauns, iespējams ieradās pie savu vecākā kolēģa, un varbūt, ka tie svētki bija šeit. Un tad vēl man ir izņemti 2 tādi svarīgi portreti. Mūsu pagasts saistās arī ar Jāzepa Vītola dzimtu, jo šeit kapos ir apglabāts Jāzepa Vītola vecais tēvs un vecā māte. Un tad mācītājs ir uzzīmējis, šis ir Jāzepa Vītola vecais tēvs, un ir arī tēvs Dāvis Vītols. Mācītājs Antons Georgs Bosse bija unikāla parādība Latvijas 19. gadsimta kultūrvēsturiskajā dzīvē. Studējis Tērbats universitātē, paralēli mācījies pie Karla Augusta Zenfa, kuram Tērbats universitātē bija zīmēšanas skola. Dievnamam mācītājs veltīja arī altāra gleznu, taču pēckara periodā tā tika nozagta. Šo gleznu atkal gleznoja Liepiņa, kur arī viens no eņģeļiem, kad Dita Krenberga bija māsa, viņa pozēja. Un līdz ar to tie eņģelīši tur tādi mums tur ir, var saskatīt arī varbūt viņas tēlu. Un 1989. gadā šo altāru gleznu atklāja. Mums ir vienīgajiem, kuriem balkons ir gan priekšpusē, gan aizmugurē. Tajos laikos senākajos, kad tiešām daudz cilvēku un kori bija un tā tālāk, sadziedājās viens koris no šī balkona, otrs koris no tā balkona. Līdz ar to ērģeles turpat bija un tas skanējums, kad tāds lielāks koris bija ļoti plašs. Baznīca tika celta ar 400 sēdvietām. Tās akustika veido izcilu skaņu spēli. Pateicoties vēsturiskajām Dievnam 16 reģistru ērģelēm, kas darinātas 1874. gadā, Ēveles baznīca ieņem ievērojumu vietu Latvijas sakrālā mantojuma sarakstā. Reģistru miksēt var likt pa vienam, var likt kopā pa 2, pa 3, dažādos variantos, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Varianti ir tiešām daudz. Un te vēl izmanto gan apakšas kāju, gan šo, gan augšas manuāli. Kopumā šis instruments ir otrs lielākais Valmieras lielnovadā, aiz Valmieras ciemiņu ērģelēm. Un arī tie profesionāli ērģelnieki, kas spēlē šeit mums koncertus, atzīst, ka ir ļoti labs instruments. Var dabūt ārā gan skaļumu, dažādas tembrus, kas uz to attiecās, gan arī klusu mūziku. Un kas bija savdabīga to, ka neticēja pirms tam, ka var normāli kopā skanēt arī ērģeli ar koklīti. Jā, un tieši tādu pēdējais koncerts, kurš šeit spēlēja Līga Ivāna Valmieras ērģelnieks kopā ar Ilu Veidi, ar koklētāju, arī profesionālu, un vienkārši unikāli. Jā. Šodien Ēveles baznīcas draudzē ir ap 20 aktīvo draudzes locekļu. Šajā gadā baznīcai notika vērienīgi toņa restaurācijas darbi un darbs pie dievnam uzturēšanas un saglabāšanas turpinās, jo pateicoties projektiem, soli pa solim tiek īstenot lielāki un mazāki projekti. Daudz mazo projektiņu mums ir bijis, teiksim, Ziemeļgaujas projektiņi, kur mēs vairāk tā kā kultūrai veltam koncertiem un tā. Bet Burtnieku novada vides attīstības projekti, kur mēs ceļiņu izlikām, kur arī mēs apgaismojam, baznīcas turni izgaismojam. Tādi projektiņi tie ir. Un tagad mums ir pēdējie 2 projekti. 2. gadu mums tagad iet tornim. Veiksim šo projektu. Es domāju, ka šogad mēs beigsim, jo mums ir summa lielāka iedota. Pagājušajā gadā mēs uzlikām tikai pagaidu jumtu, bet šogad jau būs noteikti mums pilnībā jumts uzlikts. Arī ērģeles mēs 3 posmos atjaunojam, projektu veidojām un remontējām. Un līdz ar to sākām 2013. gadā, 15. un 17. gadā beidzām.
Ērģeles turpina savu skanējumu un torņa smailē skan baznīcas zvans, kuram arī ir sava vēsture. Tā zvans ir 1912. gadā pie mums uzstādīts, bet viņš ir lietas Vācijā, Bohēmijā, un pēc tam ir atvests uz mūsu baznīcu, uzsver vairākas tonnas. Ļoti smags zvans. Bet kas īpatnēji ir tas, kad laika gaitā jau bija lietojusies viena puse mēle. Tas bija ļoti labs skanējums, tā ļoti labi skanēja un tālu varēja dzirdēt, bet tagad tāda skaņa, kad pēc remonta citu metālu mazliet pielika, ja, tad tas skanējums ir mazliet tāds matētāks, nav var tik dzidrs, kā bija. Bet tā zvans ir tiešām jauks. Ēveles baznīcā no pagātnes līdz mūsdienām ir saglabājusies arī seno dziesmu grāmatu kolekcija. Tā dievnamā nonākusi pavisam nejauši. Cilvēki vienkārši nesuši mājās atrastās grāmatas un nodevuši baznīcai kā vēstures liecību. Jā, reizēm ir interesanti paskatīties, kādā rakstā ir senā ortogrāfija. Protams, mūsu skolas bērni nesaprot neko. Kā jums lasat vecajā rakstā latviešu? Jā. Un tad tādas mazītiņas, kad piešaujās. Jā. Dievkalpojumi Ēveles baznīcā notiek 2 reizes mēnesī. Draudzei ir arī savu sapņu un ieceres, lai draudzes pulks kļūst lielāks un dievkalpojumi varētu norisināties ik svētdienas rītu. Mums ir jādomā par nākotni. Mēs jau gan arī iesaistam, gribam jaunākos, lai iet iesvētas mācībā un tā tālāk, lai varētu draudzi atjaunot un varētu tādas gaišākas, jaunākas galvas nākt un vadīt draudzi. Ja. Parastajā dievkalpojumā mums ir diezgan maz to cilvēku. Vislielākais apmeklējums Ziemassvētkos, bet tas viss arī saruka pēc Covida, jo pirms tam mums bija pa 100 vienmēr, nekad nebija mazāk. Bet tagad jau ir grūti dabūt atpakaļ to, ko mēs esam tajā brīdī zaudējuši, kā sacīt.